Sveicināti! Jēzus Kristus svētajos rakstos pats sevi nosauc par durvīm. Jāņa evaņģēlija 10. nodaļā ir teikts, ka katrs, kurš grib ieiet legāli debesu valstībā, nevis kāpt iekšā pa logiem, viņam ir jāieiet debesu valstībā pa durvīm. Tātad atzīstot Jēzu Kristu kā vienīgo patiesību, kā patieso ceļu, kā dzīvību un vispārējo, kā viņš tiek nosaukts svētajos rakstos. Un šīs durvis mums vajadzētu uzmeklēt ikreiz, kad mūsu dzīvē kaut kas iet ne tā, vai kad mēs meklējam izeju un principā vienmēr, tātad uz visu raudzīties labās vēsts kontekstā, tādēļ, ka prieka vēsts, Dieva vārds, kas paliek mūžīgi, tas, kas jums ticis, tas ir tas vārds, kurš paliek mūžīgi, kurš jums ticis kā prieka vēsts pasludināts. Tātad tas arī ir Jēzus Kristus, kuru atzīstot, mēs saņemam brīvību no bailēm, pirmkārt, no nāves bailēm, tātad pestīšanu. Un tāpēc mums vienmēr atkal un atkal ir jāatgriežas pie šīs patiesības. Tātad atkal un atkal jāuzmeklē šīs durvis. Kur? Savā domāšanā. Tādēļ, ka reāli un fundamentāli viņas nekur nav pazudušas. Dievs vakar, šodien un mūžīgi ir tas pats. Tas, ko viņš ir padarījis, tas ir un paliek. Tā kā Jēzus arī pats par sevi saka, kā Dievs par sevi saka, es esmu, es vienkārši esmu, un tas, ko viņš ir padarījis, tas vienkārši ir, tas ir nemaināms un fundamentāls, un šobrīd tātad mēs runājam par šo padarīto, pabeigto darbu uz krusta Golgātā. Un pie tā mums savukārt vajadzētu atgriezties kādā veidā, ne jau kaut kur mēs varam skriet, vēl jau vairāk 2000 gadus atpakaļ, bet tātad mūsu domāšanā atgriezties, visu laiku atgriezties pie patiesības, pie patiesības atziņas, pie šīm durvīm, pa kurām mēs ieejot atrodam ganības, pa kurām mēs ieejam un izejam no turienes, kur jāaiziet, un ieejam tur, kur jāieiet, saskaņā ar to, kā Dievs ir pateicis lietām būt, tiem, kuri sevi sauc par viņa bērniem, viņa sekotājiem, kuri piesauc Jēzus Kristu kā savu kungu un tā tālāk. Un šajā kontekstā tātad mēs izskatām arī jebkādu veidu apgalvojumus. Un tā šodien, piemēram, mēs paskatīsimies šāda apgalvojuma rakursā, izskatīsim šo apgalvojumu tātad labās vēsts kontekstā, kad ir teikts, ka neskaties atpakaļ, tā kā mēs zinām, kad ir arī šis stāsts vecajā derībā par Lota sievu, kura atskatījās un palika par salstabu. Kaut arī viņai tika teikts, neskaties atpakaļ, Tāpat mēs zinām, ka evaņģēlijos ir teikts, ka tas kalps, kurš ir paņēmis ārklu, bet skatās atpakaļ, nav derīgs, Un tātad ir šīs raksturvietas, kuras runā par to, ka mums nevajadzētu skatīties atpakaļ. Un tajā pašā laikā mēs redzam, ka ir raksturvietas, kurās ir teikts, atgriezies pie tiem darbiem, kurus tu darīji sākumā. Vai ir teikts, atgriezies pie pirmās mīlestības, ja nē, es nākšu un nostumšu tavu gaismekli. Un tātad tev ir jāpaskatās atpakaļ, jāatcerās, kas bija šie pirmie darbi, vai kādā stāvoklī tu biji, kad tu biji šajā pirmajā mīlestībā, tātad, lai tu tur varētu atgriezties. Un tātad mēs saprotam, ka šī atgriešanās būs pareiza un saskaņā ar to, kā Dievs to ir pateicis un kas ar to ir domāts, atkal, ja mēs to izskatīsim labās vēsts kontekstā, un tātad labās vēsts konteksts ir tāds, ka līdz Kristum tas viss, kas ir bijis līdz Kristum mūsu dzīvē, tātad līdz brīdim, kad mēs esam pieņēmuši Jēzu Kristu par savu glābēju kungu un esam pieņēmuši nāvi viņā,
ja, tātad tas viss vecais cilvēks ir miris Kristū. Un tātad uz to mums vairs nevajag skatīties. Ja? Tas būs kā pieskarties šim, aiztikt šo mironi, ja? Par ko arī tiek runāts vecajā derībā, ka tas ir grēks. Ja? Un savukārt jaunās derības kontekstā, ja, mēs tātad saprotam, ka šodien mēs esam jauns cilvēks, Jēzu Kristu, un redzi, viss ir pagājis, viss vecais ir pagājis, un viss ir darīts jauns. Un savukārt, kā tad mums vajadzētu atgriezties, ja mums par to ir runāts, kā jau mēs tikko runājām, ja? Atgriezties pie pirmās mīlestības, atgriezties pie pirmajiem darbiem. Tātad tieši šajā kontekstā atceroties, kas mēs esam Kristū, kādi mēs esam Kristū, kā redzi, viss vecais ir pagājis un viss ir darīts jauns, satvert šo stāvokli, ko sauc par debesu valstību mūsos, tātad tā ir Dieva taisnība, Dieva miers un prieks svētajā garā. Tātad šis stāvoklis noteikti katram ir bijis piedzīvots, kad viņš nāk pie Kristus, tādēļ, ka viņš ir saņēmis šo grēku piedošanu, ja? Tātad viņš to ir pieņēmis, satvērs, un Kristus asinīs viņa sirdsapziņa ir tikusi šķīstīta, ja, no visiem mirušajiem darbiem, un viņa sirdī ir izlieta Dieva mīlestība, ja, topiši svētais gars, ar ko viņš tiek apzīmogots. Un cilvēks šajā brīdī ļoti spēcīgi izjūt šo debesu valstību sevī, šo jaunpiedzimšanu, šo atzimšanu, ja, šo svaigumu, šo tīrību, šķīstību. Ja. Cilvēki to parasti raksturo kā es sāku visu no jauna, kā balta lapa, ja, kā jauns sākums un tā tālāk. Taču laikam ejot, cilvēku no šīs stāvokļa, kurā principā viņam būtu jāatgriežas ikdienas, ja, kā ir teikts, ik rītus atjaunojās Dieva žēlastība, ja, un, protams, viņi ir pastāvīgi, ja, taču ir arī kaut kādi šie cikli, es ticu, kas mums arī ir jāsaprot, ja tāpatās, piemēram, ir teikts, neiet vakarā, gulēt, neiet pie miera, kad jūs esat dusmīgi. Ja? Tātad tam visam ir kaut kāda nozīme šiem stāvokļiem, ja, kuros mēs dzīvojam un atrodamies kā mūsu domāšanas rezultāts. Ja? Tas rezultējās, ja, tajā, kā mēs domājam, kā mēs reaģējam un tā tālāk. Un tieši tāpēc arī mūsu atjaunošanās pirmkārt notiek domāšanā, kā mums to arī ir teikts, ja, netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet atjaunojieties savā prātā. Un tātad šajā tīrības svētuma sajūtā Dievu priekšā, ja, mums tātad būtu svarīgi atgriezties ne tikai pēc fakta, jo mēs pēc fakta zinām, ja, ka tātad mēs tiekam darīt Dievu priekšā svēti ne no saviem darbiem, bet pateicoties tam, ko Jēzus Kristus padarīja. Un tātad pēc fakta katrs no mums saprot, ka tas nenozīmē, ka cilvēks momentāli, piemēram, vakar viņš bija tāds, šodien viņš pieņem Jēzu Kristu un viņš ir kaut kāds pilnīgi savādāks. Protams, var būt tā, ka cilvēks ļoti krasi atšķirās pieņemot Jēzu Kristu, un tas būtu, protams, nepieciešams, ja viņš līdz tam ir dzīvojis, teiksim, ļoti kaut kādu noziedzīgu dzīvesveidu vai bijis ļoti ievilkts šajos tumsas darbos un reakcijās domāšanas veidā, uzvedībā un visās no tā izrietošajās sekās. Ja? Taču bieži cilvēki ir, kas arī nāk pie Kristus, viņi ir centušies visu savu apzināto mūžu dzīvot kaut kā sakarīgi, ja tā teikt. Un mēs saprotam, ka cilvēks sevi nespēja pestīt, jo viņa sirdsapziņu viņu vienmēr apsūdzēs, jo cilvēks nekad nevar piepildīt visus tos Dieva standartus. Ja? Taču, kā mēs atceramies, piemēram, evaņģēlijos, kur Jēzus sauca šo bagāto jaunekli sev līdzi, sekot viņam, tātad šis jauneklis viņam teica, kungs, redzi, es esmu ievērojis visus tavus baušļus jau kopš dzimšanas. Ja? Un Jēzus ir rakstīts, ka Jēzus viņu iemīlēja. Ja? Tad tas ir labi un patīkami un teicami Dieva acīs. Ja? Bet viņš viņam saka,
Tieši tādēļ, lai cilvēks apzinātos, un mēs ar jums, kas lasam arī šo stāstu saprastu, ja, ka cilvēks var būt ievērot 99% no visa, bet vienmēr būs tas 1%, ko viņš nespēja, ja, bez pestītāja. Tieši tāpēc arī Jēzus ir nācis kā mūsu glābējs. Un tātad šis 1% šajā gadījumā bija viņa nespēja atstāt to bagātību, kas viņam bija viņa dzīvē, ja, kā svētīts dzīves rezultāts. Un sekot Jēzum, tātad viņš to nespēja. Un šādā situācijā var būt daudzi no mums, kas ir nākuši pie Jēzus Kristus un varbūt nav dzīvojuši izteikti tādu grēcīgu dzīvesveidu, nu tādā izpratnē, kā jau es teicu, ja, ka tas ir tā ļoti uzskatām, ja, ka cilvēks tur ir bijis cietumā vai bijis narkomāns vai viņam ir šī te leksika, ja, kas ir ļoti rupja un tā tālāk. Un jā, šie cilvēki, kad viņi nāk pie Dieva, viņiem ir ļoti spēcīgi šīs izmaiņas, tādēļ, ka ļoti krasa ir tā atšķirība. Taču arī tāds cilvēks, kurš ir centies ievērot, ja, kaut kādus Dieva likumus, dzīvot pareizi pēc sirdsapziņas un tā tālāk, arī viņš noteikti jutīs šīs izmaiņas un šo atvieglojumu, milzīgo atvieglojumu, tādēļ, ka sirdsapziņa ir tā, kas tiek šķīstīta, ja, no šīs vainas, no tā, ka viņš neatbilst un tā tālāk. Un tas ir garīgs, reāls process, ko cilvēks patiesi piedzīvo kā milzīgu atvieglojumu, pieņemtības sajūtu, svētlaimi, atjaunošanos, prieku un dzīvību sevī, kas ir Kristus, ja, kas ir pats Jēzus dzīvība, mūžīgā dzīvība, kas verd mūsos kā dzīvības avots. Un piesaucot tātad viņa vārdu, ja, tātad atgriežoties no tās vecās dzīves, ja, kur cilvēks savu kārību pievilcis gāja pazušanā, tātad atgriežoties pie patiesības par to, ka Dievs ir mums mūsu grēkus piedevis savā dēlā, ja, un tādēļ mēs šodien esam aicināti, ja, viņa mīlestībā satvert šo pestīšanu, šo glābšanu, un ka mums ir tāda iespēja dota, ja, un viņš tātad sajutīs šo milzīgo atvieglojumu. Bet tas nenozīmē, ja, ka tūlīt cilvēks tātad pēc fakta praktiski var kaut kā ļoti izmainīties. Ja. Tātad, jā, mēs pieņemam to faktu, ka mēs esam svēti, un šis svētums, tad mēs esam svēti darīt caur Jēzus asinīm, lai mums varētu būt sadraudzība ar Dievu. Ja. Tātad pēc fakta juridiski mēs esam Jēzus asinīs nomazgāti un darīti tādi Dieva priekšā, lai viņš varētu būt ar mums savienots un mēs ar viņu varētu būt sadraudzībā, kas tālāk izdara arī kaut kādas šīs izmaiņas, kuras ir nepieciešams. Ja? Tātad primāri mūsu domāšanā, kā jau tas tika teikts, lai mēs varētu atgūt to sākotnējo savas dvēseles struktūru, projektu, ja tā var izteikties, ja, kā tas ir bijis paredzēts vēl pirms pasaules radīšanas, lai mēs atgūtu Dievu bērnu DNS, ja tā var izteikties, ja, un piedzīvotu, ja, tātad šīs izmaiņas reāli arī praktiski. Bet šeit ir tāds moments, ja, kad, kā jau arī kādos video mēs esam runājuši, ka debesu valstībā vispār viss ir tā kā otrādi, ja, kad tātad lielākais, lai ir mazākais, ja, kungs ir kalps patiesībā, ja, un kad ir arī teikts, ja, kad mēs Jēzu Kristu tiekam darīti brīvi, ja, bet šajā patiesajā visaugstākās pakāpes brīvībā cilvēks sevi sauc par Kristus vergu, ja, tāpēc, ka viņš labprātīgi sev atdod. Viņš ir tik tādu brīvību piedzīvojis tādā pakāpē, ka viņš labprātīgi, viņš saprot, ka viņa brīvība ir apslēpta šajā verdzībā Kristum, ja, šajā atkarībā no Kristus. Un tā tālāk, ja. Un tieši tāpatās arī šī gadījumā, ja, kad mēs runājam par šo pareizo atgriešanos,
un par šiem stāvokļiem, kuros mums ir jāatgriežas. Ja? Tātad mums ir ļoti svarīgi izšķirt, ja? Kas ir kas, un varbūt tāpēc dažreiz tas kaut kur ir sarežģīti, un pilnīgi noteikti tieši tāpēc tas ir tas darbs, ko dara un padara mūsos pats Dievs, Svētais Gars, kādēļ mums arī ir tik ļoti nepieciešama šī sadraudzība ar Svēto Garu. Jā, mēs varam viens otram, izgaismot kaut kādus jautājumus, iedvesmot viens otru, Dievs var runāt caur mums, rādīt virzienu vai aktivizēt mūsos šīs slāpes, ja, pēc kaut kādām lietām, parādīt virzienu un tā tālāk, bet pašu šo procesu vienalga tik un tā padarīs pats Dievs, ja, Svētais Gars, kā arī viņš nosaukts, ja, par mūsu skolotāju, un ir teikts, un nav vajadzības, ka jūs kāds māca, ja, jo tas svaidījums, kas ir jūsos, jums māca visas lietas. Šis video ir vairāk par to, kāpēc mums būtu vajadzīgs to atcerēties, ja, un tā kā tevi sakārdināt, gribēt šīs lietas, ja, tā kā parādīt to virzienu, ja, cik daudz Dievs tev ir sagatavojis un cik milzīgs un apjomīgs ir tas darbs, ko viņš grib tevī darīt. Ja, un arī, lai tai pašā laikā pabrīdināt par tām lietām, caur kurām var nākt arī mūsu dvēseļu pretnieks šajā procesā, lai mūs tajā kaut kur pa vidu mēģinātu caur dažādu pieeju, viltu un meliem mūs apzakt, nogalināt vai pat iznīcināt. Tieši tāpēc Svētais Gars mums atklāja viņa plānus, arī tai skaitā, ja, par viņa kaut kādām taktikām vai stratēģijām. Un tas arī būs viens no punktiem, par ko mēs šeit parunāsim. Ja. Kā šajā atgriešanās procesā, ja, kad mēs atgriežamies kaut kur, ja, tā kā ir arī teikts, Dievs saka svētajos rakstos, tu tiesādams citu par to, ko viņš dara, dari to pašu, ja, jo šī tiesāšana pati par sevi jau ir grēks. Un tālāk ir tāds jautājums, ja, vai tu tiešām nesaproti, ka Dieva labestība tevi vada uz atgriešanos, ja? Tātad atgriezies no šiem stāvokļiem, atgriezies no tā, kā domā miesīgs cilvēks un sašutums par grēciniekiem, nosodījums ir viens no tiem stāvokļiem, kas ir raksturīgs miesīgai domāšanai. Ja? Kāpēc? Tieši tāpēc, ka Dieva likums pēc tām dienām, pēc krusta, ja? Pēc notikumiem Golgātā ir likts cilvēku sirdīs. Ja? Taču bez sadraudzības ar Svēto Garu, ar žēlastības garu, kurš mums parāda lietas tā, kā Dievs to redz, mēs vienmēr būsim šajā tiesneša pozīcijā. Un par to, ka likums ir mūsu sirdīs ierakstīts, kā ir teikts Romiešiem 2. nodaļā, arī liecina tas, kā pagāni spriež par sevi vai citiem. Taču tie nav tie griezti, ja, uz kuriem mēs esam aicināti. Mēs esam aicināti ieraudzīt lietas tā, kā Dievs to redz. Un tā tad ir teikts, kad mēs esam Dieva mīlestības vadīti, kad mēs domājam tā, ja viens ir miris, tad visi ir miruši viņā. Ja? Tātad mēs vairs nevienu nezinām pēc miesas. Mēs skatāmies uz cilvēkiem caur krusta vēsti tieši tāpat, kā to dara Dievs, jo mēs esam viens ar viņu Kristū, pateicoties Jēzum. Ne no darbiem, bet no Dieva žēlstības caur ticību šai žēlstībai, šim Dievu pabeigtajam darbam uz krusta. Mēs varam lietas redzēt tā, kā viņš, jo mums ir sadraudzība ar viņu. Mēs varam lietas saprast tā, kā viņš, jo viņš ir mūsos. Un viņš dzemdina mūsos, ja, šīs gara kvalitātes, šos gara augļus, lai mēs vairs nebūtu pakļauti nekādam likumam un arī tai skaitā uz citiem cilvēkiem skatoties caur žēlastību. Ja. Un atkal, ja, tātad mēs varam uz cilvēkiem skatīties caur žēlastību, šeit nevajag aiziet galībās, un atkal to var iemācīt tikai pats Dievs, ja, katram no mums. Kā operēt
pareizi, ja, katrā situācijā, jo ir teikts, ka likums ir labs pats par sevi, ja, bauslis ir labs un svēts, un tas ir dots noziedzniekiem, tur laulības pārkāpējiem, zagļiem un tā tālāk, ja, tātad šis likums ir aktīvs, ja, tur, kur notiek šādas lietas, kāpēc? Tieši tāpēc, lai viņi tiktu saglabāti. Viņu dvēseles, lai tiktu saglabātas, ja, viņiem ir jānotiek šai tiesai, ja. Un taču tajā nav pestīšana, ja. Halleluja! Tāpēc bieži ir tā, ka laikam ejot pēc atgriešanās pie Kristus, ja, cilvēks atkal aizmaldās, ja, viņš atkal aiziet šajā miesīgajā domāšanā, reakcijās, un tajā skaitā tur nāk šī tiesāšana, sašutums, nosodījums. Tādēļ, ka un tam bieži vien, ja mēs skatāmies miesīgi, ir ļoti reāls pamats, ja, ļoti reāls pamats, un tieši uz to velns mūs ķer, mīļie. Ka viņš noorganizēs situācijas, kuras tavam prātam, tavam miesas prātam, un arī varbūt pat Dievam, ja, tā kā, tas liekas nepareizi, aplami, absurdi, ja, ka tādas lietas notiek, tā kā arī apostols Pāvils to saka, piemēram, par korintiešiem, ja, viņš saka, jūs esat svēti, jūs esat Dieva apžēloti, ja, jūs esat svētie Kristu, bet es dzirdu par jums tādas lietas, kādas pat pie neticīgiem nenotiek. Un zināmā mērā tā ir likumsakarība, tāpēc, ka tā kā jau par to ir arī ticis runāts un kā tas ir teikts svētajos rakstos, grēka spēks ir likums, un kad Dievs atgriežas, kad cilvēki atgriežas pie Dieva un kaut kur tiek pievilti caur nepareizu mācību, ja, tātad viņi nepaliek šajā žēlastībā, bet tiek aizvilināti atkal likuma mācībā, viņos šī miesas daba vēl spēcīgāk aktivizējās, un tur šie miesas darbi, par kur ir aprakstīti vēstulēs Galatiešiem, vēl spēcīgāk manifestējās, un tieši tas rada šo, var tā kā radīt, ja, šo te sašutumu, ja, citos ticīgajos, ja, vai arī tā skaitā neticīgajos, bet mēs šodien runājam tieši par ticīgu cilvēku, kā saglabāt viņam šo jaunpiedzimšanas, atzimšanas stāvokli debesu valstības sevī, ja, kurā mēs esam aicināti staigāt, ja, staigāt garā, caur ticību. Un tātad, esi uzmanīgs, kad tu jūti sevī, ja, šo vēlmi tiesāt, nosodīt, sašust par kādu cilvēku darbību, apzinoties, ka aiz tā slēpjās tavs dvēseles pretinieks, kurš ir nācis, lai apzaktu, nogalinātu un iznīcinātu. Jo viņš ļoti labi zina šos miesas dabas mehānismus, šo vēlmi tiesāt, nosodīt, sašust un tā tālāk. Ja? Un tieši tāpēc, jā, tas nenozīmē, ka mums nav jārunā par lietām, bet izšķiroša nozīme ir tam, kādā garā mēs to darām. Un te katrs var pārbaudīt tikai un vienīgi pats sevi, ja? Jo no malas tu vari būt ļoti mierīgs, bet savā sirdī izjust pavisam kaut ko citu, un otrādi mēs redzam Jēzu Kristu, kurš templī apgāž tirgotāju galdus un izdzen viņus ar pātagu, sakot, greizsirdība par mana tēva namu deg manī, ja? Viņš vienkārši viņus izdzen ārā ar pātagu, ja? Bet viņš ir Dieva gara vadīts un Dieva garā paliek. Tātad tas ir kaut kas, ko iemācās cilvēks atšķirt ar laiku. Tāds cilvēks, kuram ir piedzīvojumi ar Dievu un kurš ir iemācījies atšķirt ļaunu no laba, tā kā tas mums arī ir teikts svētajos rakstos. Tādus apostols Pāvils sauc par pilnīgajiem, starp kuriem tiek pasludināta Dieva gudrība. Un tātad tas būtu arī tas, uz ko mums būtu jātiecās. Ja? Tāpēc mēs arī ieskicējam šīs lietas, lai mēs saprotam, lai mēs nepaliekam tādā bezdarbībā vai ka mēs nevirzamies uz priekšu. Ja? Tātad Dievs saka, hei,
dodamies uz priekšu, ja? Mums vēl ir daudz, kas ko apgūt, ko saprast, bet tikai turiet to, ko jūs jau esat satvēruši, ja? Un nostiprināties tajā. Un kāds, kurš domā, ka viņš stāv, ja? Lai nekrīt, ja? Jo tāds, kurš domā, ka viņš ir kaut ko sapratis, vēl nav sapratis tā, kā tam vajadzētu to saprast. Tātad mums vienmēr ir jāpaliek šajā pazemībā Dievu priekšā, saprotot, ka Viņš ir mūsu skolotājs un ka mums nevajadzētu paļauties uz sava prāta gudrību nevienā sekundē, nevienā jautājumā un nekādā gadījumā. Ja? Aleluja! Paldies Dievam! Ja? Un šādi atslāpt, kā lai to saka, ieiet tajā adusā, uz ko mēs arī tiekam aicināti vēstulēs ebrejiem. Mēs varēsim tikai tad, kad mēs līdz galam satversim šo patiesību, ka Dievs ir ar mums līdz pasaules galam, ka mums nav jāsteidzās, ka mums nav kaut kas jāpārņem no viņa, jo tūlīt viņš atkal aizies, ja? Un tāpēc mums vajag ātri visu saprast, lai mēs to pēc tam varētu veiksmīgi visu lietot. Saproti, ka Dievs ir ar tevi uz mūžīgiem laikiem, Kristū. Viņš tev ir pieejams 24/7 un būs pieejams, jo viņš nav cilvēks, kurš melo, un viņš ir apsolījis, ka viņš paliek ar mums, viņš mums ir sūtījis svēto garu, ar kuru mēs esam saistīti, ja? Kurā mēs esam viens vesels, kurš ir mūsu aizstāvs, mūsu skolotājs, mūsu padomdevējs, ja? Mūsu aplaimotājs, kā tas arī ir teikts psalmos, ja? Bet man paliek Dieva tuvums, mans aplaimotājs, aleluja, kurš sadziedēja visas manas brūces, kurš parāda izēju jebkurā situācijā, kurš dod gudrību jebkurā jautājumā, kurš stiprina, kurš māca, sargā no ļauna, ja? Lai arī, piemēram, šis pats temats, par ko mēs tagad runājam, ja? Lai mēs atcerētos atgriezties saulaicīgi, ja? Lai mēs nepavilktos uz velna viltībām, ja? Caur dažādiem, tā skaitā cilvēkiem vai notikumiem, ja? Vai mūsu pašu reakcijām. Tātad tas ir Dieva gars, kurš mūs brīdina un sargā no visa ļauna Kristū, lai mūsu gars, dvēsele un miesa tiktu saglabāti līdz tā kunga atnākšanas dienai. Un tātad šī ir tā galvenā doma, ko es šeit gribu pateikt, ja? Ka tad, kad mēs runājam par izmaiņām miesīgi domājot un par šīm izmaiņām, kad runā svētie raksti, kur ir teikts, ka raugoties viņām mēs topam pārvērsti, ja, no dienas uz dienu, no spēku uz spēku, no ticības uz ticību, tātad mums jāpatur prātā šis debesu valstības konteksts, ja, un šī patiesība, ka ar Dievu savienībā, kad mēs pieņemam šo savienību ar Dievu Kristu, mēs jau esam tikuši izmainīti, ar vienu upuri uz mūžīgiem laikiem darīti svēti. Tu vari izelpot. Un tātad tās ir fundamentāls izmaiņas, kas ir jau notikušas, un tikai paliekot šajā patiesībā, tajā sakņojoties, arī notiek tālāk šīs praktiskās izmaiņas tur, kur tas ir nepieciešams. Aleluja! Tātad sanāk šāds paradoks, ja? Ka tu topi izmainīts, paliekot patiesības atziņā, ka tu jau esi izmainīts, tu esi jau darīts pilnīgs un svēts Dievu priekšā ne no saviem darbiem, ne tāpēc, ka tu to esi paveicis, bet tāpēc, ka to Jēzus ir paveicis. Un tātad pie šī pamata mums visu laiku ir jāturās un jāatgriežas pie šīs pirmās mīlestības, ja? Ka Dievs mūs tik ļoti ir mīlējis un ko viņš ir izdarījis. Atjaunojot savu domāšanu. Ja? Un tālāk jau tad Dieva gars arī mūsu domāšanu izgaismo, ja, tā, lai mēs varētu ieraudzīt pirmkārt un atrast pirmkārt sevi
Kristū. Tā kā to arī apostols Pāvils saka, ja? Lai atrastu sevi, lai atrastos, vēl vairāk nevis lai atrastu sevi, bet lai atrastos, halleluja, šikitīrā, halleluja, jo vienkārši Dievs tevi atrod, ja? Kad tu ļaujies tam caur patiesības atziņu, ne no savas taisnības, bet no tās, kas nāk no Dieva. Ja? Tātad Dieva taisnība ir tajā, ka viņš mums mūsu grēkus piedod un tos vairs nepiemin. Amen. Jā. Tātad mums ir ļoti svarīgi, ja, atjaunot šo sākotnējo stāvokli, kurš pēc tam var tikt aizmiglots caur nepareizu mācību, caur atkal kaut kādu vainas apziņu, bailēm, vēl kaut kas. No vienas puses, jā, tas var spraukties ārā no dvēseles dzīlēm kaut kādas lietas, un te atkal paliekot patiesībā, tas tiek izšķaidīts un izmēsts no mūsu apziņas, no mūsu dvēseles struktūras, ja? Un tā skaitā tas var nākt arī no ārpuses, ja? Kā kaut kas, kas dzemdina tevī, ja? Kaut kādas šīs te lietas, mēģinot tevi caur to apzakt. Ja? Tātad ļoti svarīgi ir atcerēties, kāds tu esi, ja? Kristū patiešām un neļaut kaut kādām ciešanām, notikumiem, sāpēm izmainīt sevi, ja? Bet Kristus mīlestībai ļaut sevi saglabāt tādu, kāds tu biji paredzēts vēl pirms pasaules radīšanas, un esi atjaunots Kristu pēc Dieva tēla un līdzības. Aleluja! Tāpēc atgriešanās, ja, ir ļoti svarīga, un, protams, šī atgriešanās var arī parādīties grēku nožēlā, ja, kad tu jau esi, teiksim, kristietis un kaut kādu melu rezultātā, ja, vai šīs pašas likuma mācības rezultātā, kā jau mēs runājam, ja, kad tātad likums ir grēka spēks, ja, kad cilvēks ir ticis pievilts, ka viņš ir kaut kur iemaldījies, ja, ka viņš ir bijis grēka varā, ja, kaut kur viņam ir kājas slīdējis, viņš ir kaut kur aizmaldījies, ja, tātad ir svarīgi atgriezties pirmkārt savā domāšanā par to, ka tev grēki ir piedoti Kristu, un otrkārt, protams, ļauties arī tam tālāk ejošam procesam, ja, kas ir neizbēgams, ja tavu dvēseli ir dzīva un sirdsapziņu un viss pārējais, ja, ka tu jutīs nožēlu par lietām, ka tu vari par kaut ko raudāt, kaut ko nožēlot, kaut ko just, un tas ir labi un pareizi, ja. Kā jau par to tika runāts, ka šī skumjas no Dieva, kas ved uz atgriešanos, ir labas, ja, jo tās ved uz atgriešanos un dzemdina taisnības augli, lai tu varētu piepildīt to, ko Dievs gribējis ir caur tevi darīt vēl pirms pasaules radīšanas, ja, un aiziet līdz galam dzīvs, starojošs, priecīgs, miera pilns, ja, sadraudzībā ar Dievu, jo tas ir šausmīgi, ka cilvēks nocietinās tik tālu, ja, tikai tāpēc, ka viņš ir baiļu pilns un grib vienkārši sev turpināt saukt par kristieti, un var viņš būt ārēji aktīvs un visu, ko darīt, bet viņa sirds ir cieta kā izkautusi zeme, ja, kad viņā neparādās ne kripatiņas nožēlas par kaut kādām rīcībām, un viņš pat var teikt kaut kādus nožēlas vārdus, bet katrs, kurā ir šī dzīvība, Kristus dzīvība, uzreiz jutīs, vai tas ir patiesi vai nē. Ja? Un tātad pirmkārt, kas mums ir jāpārbauda, tie esam mēs paši, ja? Jo tas, ka tu pārbaudi kādu citu, jā, tu vari izdarīt secinājums, ka tādas lietas notiek un, diemžēl, un darīt visu, ko tu vari izdarīt, lai pār šiem cilvēkiem nāktu Dieva žēlstība, caur ko var nākt arī šī nožēla. Ja? Tātad pirmkārt lūgt par cilvēkiem, lai viņi tiktu atgriezti patiesībā un uz pareizā ceļa, ja? Lai viņu sirdis tiktu izmainīts, lai viņi varētu sadzirdēt Dieva balsi, Dieva aicinājumu, palikt gaismā,
jo katrs, kurš neieredz savu brāli, staigā tumsā un tāds nezin, kur viņš iet un ko viņš dara. Ja? Tā kā tas ir teikts Jāņa vēstulēs. Katrs, kurš neieredz savu brāli, nevar saturēt sevī mūžīgo dzīvību. Ja? Tādēļ, kā ir teikts, ja, tukša vieta nestāv. Ja? Tātad ir kaut kas, kas mīt tavā sirdī. Un tāpēc arī ir teikts, lai caur Dieva vārdiem, ja, lai caur ticību Kristus vārds iemājo jūsu sirdīs, ja? lai Kristus iesakņojās jūsos tāpat kā jūs Dievu mīlestībā. Ja? Tas ir savstarpējs process, kurš ir dinamisks. Ja? Tātad ikdienas mums sevi ir jāpārbauda, cik tālu es tajā esmu, vai es stāvu uz vietas, un ja es stāvu uz vietas, var teikt, ka es jau eju atpakaļ. Ja? Tādēļ, ka visu laiku notiek kaut kādi jauni procesi un mūsu dvēseļu pretinieks neguļ. Ja? Viņš staigā kā rūcošs lauva, lai piemestu tev vēl un vēl kaut kādas situācijas, cilvēkus, kas tevi vienkārši var pamest, ja? zem šīs fūras, kā saka, kas vienkārši tev ir sūtīti pārbraukt tev pāri, redzot jau tavu nespēju jau izšķirt kaut kādas lietas, ja, un iemetot kaut kādu notikumu virpulī, kur tu vari pilnīgi tikt saplosīts. Bet es pasludinu pār tevi šodien Dieva apsardzību un atraisu Dievu gara svētību un vadību, ja, un gudrību. Pirmkārt, ieraudzīt, kur tās lietas ir, kur jau ir caur šiem meliem un kaut kādām reakcijām un notikumiem, jau velns ir nācis tev zakt cerību, ticību, tavam aicinājumam, labākai dzīvei, izmaiņām, ja, kur ir piezagusies nolemtība vai nosodījums vai nepiedošana, aizvainojums un viss šīs lietas, caur kurām velns nāk tevi apzakt, nogalināt un iznīcināt. Es saku, ka tur nāk augšām celšanas spēks, kas izrauj tevi no tā visa ārā un ar jaunu jaudu paceļ tevi pāri šiem notikumiem, ka tu vari ieraudzīt visu Dievu mierā, Dievam priekā, ja, ar prieku iet tam cauri, uztverot to kā ticības pārbaudījumu, saprotot, ka tevi gaida šis mūžīgās dzīvības vainags, ja, dzīvības vainags, šī te balva, ja, par to, ka tu esi izgājis cauri, ka tu esi palicis ticībā, ka tu esi piesaucis Jēzu, ka tu esi turējies pie viņa, ka tu esi ļāvis viņam sevi mīlēt, sevi svaidīt, sevi atjaunot, aizdedzināt no jauna, ja, novēršoties no tā, ko velns tev mēģina piespēlēt, kā argumentus, kā dzīves pamatu, kā reakcijas veidu un tā tālāk caur miesīgu domāšanu. Aleluja, slava Dievam, paldies Dievam, ja, ka mēs varam dzīvot jaunu dzīvi, ka mēs vairs nepiederam ne likumam, ne grēkam, neesam neko parādā, mēs piederam dzīvajam Dievam. Un ja viņš ir mūsu kungs, tad viņš izdarīs visu, lai mēs tiktu izrauti no jebkādām šīm te izliktajām lamatām un lai mūsu dzīvība tiktu pasargāta viņā. Mums tikai jāizvēlās to un jāļaujās tam, ja, arī domājot līdzi, ja, par to, vai tas, kas notiek ar mani, ir saskaņā ar patiesību un ar to, ko saka Dieva vārds, ja, par kristieša dzīvi, par Dieva bērniem, par gaismas bērniem, vai gadījumā nav tā, ka es jau gadiem dzīvoju tieši tāpat kā pasaulīgs cilvēks un vienkārši saucos kristietis un svētdienās apmeklēju dievkalpojumu, bet tur es satieku tādus pašus cilvēkus, kas ir nonākuši tādā pašā, varbūt, man jau gribas teikt, ja viņi jau ir satverti, ja, šajās lamatās, ar kuriem mēs zem noklusējuma esam vienojušies, ja, klusējot esam vienojušies, ka es aprunāšu kādu un tu neko man nepārmetīs un tu vari aprunāt kādu, mēs kopā parunāsimies un jutīsimies labāk tieši tāpat, kā to dara pasaulīgi cilvēki. Tātad nesamierinies ar šīm lietām, skaties Dieva vārdā un esi pieprasošs, gribošs dzīvot to dzīvi, kādu Dievs tev ir paredzējis un dāvājis Kristū. Tātad viņš ir jau devis šo uzvaru.
sadraudzībā ar Dieva garu. Nemiesīgi, paši savā spēkā mēs to nespēsim. Tātad, kad mēs ieraugam šīs lietas, mums ir atkal jāatgriežas šajā patiesībā, ka mēs esam darīti svēti, ka mēs esam svēti un šķīsti, lai Dieva gars varētu darīt mūs svētus un šķīstus, pabarojot mūs ar savu dzīvību, kas dod mums spēku dzīvot atjaunotu dzīvi, kas dod mums spēku degt, iestāties, cīnīties ar Dieva dotiem ieročiem, nevis tā kā pasaule to dara, izdarīt pareizās izvēles, nepadoties apstākļiem vai miesas dabai, bet padoties Dievam, ar to pašu stājoties pretī velnam un viņa izliktajām lamatām, viņa viltībām, viņa meliem, tā izārdot visus velna darbus. Kā savā dzīvē, tā arī citu cilvēku dzīvēs. Mēs to varam darīt, mēs uz to esam aicināti, tieši tāpat kā to darīja šeit uz zemes dzīvojot mūsu kungs Jēzus Kristus, svaidītais Dieva dēls. Amen.